Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīga apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu un vēl šādu pavasarīgu rītiņu no Vincenta no Labvakara. Šī nākamā recepte ir ļoti pasaules slavena. Amerikāņi strīdās ar angļiem, kuri pirmo to izgudroja. Bet vecos rakstos tomēr amerikāņi ir pirmā vietā. Un kura pilsēta Amerikā sauc par pupu pilsētu, ir tāds nosaukums, un tā ir Bostona. Bostona ļoti slavena tēju, bet arī ar savām pupām. Un šī ir Bostonas baked beans recepte. Šitie pārsvarā lieto baltās pupas. Un jo lielākas tās pupas, jo labākas ir. Es domāju, ja jūs nopirkt kādu punžu, jūs atradīsiet tās mazās citrīgās tur iekšā. Tās pupas viņas ir vienā ziņā ļoti lētas, bet viņiem arī konservanti klāt. Ja jūs gribat paši gatavot, šeit ir tradicionālā Bostona recepte. Te man ir 500 grami baltās pupas no Ināra Jansons, paši ar mīlestību audzināts. Arī te man tas buļķī garnī un sīpols ar krustnagliņām. Tas tiešām iedod tā pupiņām tādu jaunu dzīvību. Un viņas arī maigi vārās, un, zināt, ja turpina pupas recepts tālāk gatavot, tā vārīšana pirmā stadijā ir tā galvenā. Un te es liekšu no mūsu paša laukiem cūkas karbonādu, svaigmalku melnos pipers, tagad pannu, uzkarsējam pannu, un tad viegli mēs apcepam, apbrūnojam to cūkas karbonādu. Tikai apbrūnojam. Kamēr tas cepās, mēs tagad paņemam, nolējam tās pupas, vienu sīpolu, liekam to sīpolu klāt, tad sinepes. Te ir jāpiekrīt, te jāliek sinepa pulvers, un Angļi ir vislavenākie ar savu sausām sinepēm, ļoti stipras, spēcīgas, un 2 teikrotas sinepes. Brūnais cukurs, obligāti brūno cukuru, to arī liekam iekšā, te arī 2 ēdamkarotes ir, 2 daivas čiploki, ja var 3, var 4, var 5, var 6, kā pats vēlās. Un tomātu paste. Te 2 ēdamkarotes tomātu paste. 2 ēdamkarotes es lietošu bērzu sulas sirupu. Tagad, ko viņi dara Ziemeļamerikā, Kanādā, Bostonā, viņi izmanto kļavu sirupu. Angļi lieto iesali. Mēs, latvieši, bērzu sulu sirupu. Un tādas 2 ēdamkarotes. Kur gaļa tā viena pusi šmukta apbrūnot un izdaram to pašu ar otro pusi. Kas mums vajag ir biezu katlu vai ķīli. Un liekam to gaļu katla dibenā, pupas pāri. To pupa ūdeni pāriem sastāvdaļām lejam pāri. Mēs redzam, viņš tagad peld. Bet tās pupas vēl iesūks iekšā vēl daudz šo te pupu ūdeni. Visu laiku jāpārbauda. Re, ka viņš sāk jau palikt biezs. Tagad vāku virsū. Un cepeškrāsnī iekšā, jeb uz viszemākās uguns. Tagad nebaidieties, ka jums pateikšu 6 stundas. Jo tās 6 stundas ir apmēram cik tie kauboji pie ugunskura arī
vārīja savas pupas. Tātad 6 stundas, 120, 130 grādi. Šad un tad pamaisot. Voilà! Redz, kur ātri 6 stundas tomēr var paiet. Skatāmies, kas tie noticies. Un olala! Tagad vienu veidu, kā es jums pasniedzu, un kā man no bērnības ļoti patīk. Panna, tuš olīveļa. Lauka vistas ola. Grauzdēt mūsu paša maizi. Un mans mīļākais ir cepta lauka vistas ola. Tuču sāli. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiencedige apdrošināšana San Pellegrino.